Ir vēl viena lieta, par ko es gribēju parunāt kontekstā ar zīmoliem, un es atceros tevi intervēju, un tas varētu nepateikt, kurš gads vai tas bija uz reiz pēc pilna mēroga iebrukuma visu pārējo, bet par to, kad sākās tā lielā sabiedriskā ņemšanās, ne tikai pie mums, ne tikai tiem, kas te ir blakus agresoram, visu pārējo par zīmoliem, kuri izvācas no Krievijas, kuri neizvācas no Krievijas. Tā vilkme sabiedriskā, tavuprāt, ir mazinājusies tagad spiest uz tiem zīmoliem, jo man ir ļoti emocionāli grūti, kad es ģenerāli statistikas pārvaldes datos skatos importu un eksportu uz Krieviju, kas tur joprojām ir. Jā, man arī. Es redzu, joprojām sāpīgi, reāli. Viss, un tu vienkārši bez pīksteļiem es nevaru, tāpēc. Bet man šķiet, ka tā vilkuma vairs nav tur tāda. Man līdzīgi kā tev, es varu kļūt agresīvs. Ja es zinu kādu, ko es pat labi pazīstu un cienu, un ir uzņēmēji, kas turpina jebkāda veida sadarbību ar Krieviju, es diemžēl dažus šādus stāstus zinu, un tur vienkārši tur tā sadarbība nav iespējama nekādā formā. Tā kā saknē vienkārši ir nē. Man ar mūsu uzņēmēju. Jā. Bet mēs jau nevaram ielīst katra tajā uzņēmēja morālajā kompasā un katra tajā stāstā, bet man tas ir nepieņēmami, es to nesaprotu. Pat, ja tur ir kaut kādi ļoti racionāli argumenti, arī tas, ka mēs joprojām Eiropu iepērk no Krievijas naftu un resursus, samaksājot lielāku summu nekā mēs investējam atbalstot Ukrainu. Mēs arī joprojām mēs domājam, ka mēs nepirksim gāzi pa caurļuvādiem, sašķidri, kas ir debilts. Līdz ar ko ir šie brīži, kad, protams, gribās ļoti rupi kaut ko pateikt, bet un atkal tā labā ziņa, ka tomēr ir, protams, pietiekami liela sabiedrības daļa, kas līdzīgi kā mēs ar tevi, kas uzskata, ka tas nepieņemami, kas pieprasa produktus, kuriem nav saistība ar Krieviju, vai kas atbalsta un pērk no uzņēmumiem, kas neielaižās. Es domāju, ka tā... Man šķiet, ka iet mazumā, ne? Ka mēs pierodam, nogurstam, pierodam. Jā, bet kamēr... Tās emocijas, kas bija sākumā. Sākumā emocija bija spilgtāka, es domāju, tas kamēr ir karš, es domāju, tas nemazinās to, ka tas ir nepieņemami. Ja? Es domāju, ka tomēr gan mēdī, gan lieldaļa sabiedrības neatbalstīs šo. Protams, ja tas turpināsies vēl 20 gadus, un tas viss kaut kā tur kļūs par ziņu normāli, protams, tas risks ir, kad viens, otrs, trešais, un mēs jutīsim, kad tās robežas atkal ir vaļā. Ja? Bet es, protams, ļoti ceru, ka tas nav 5-10 gadi, bet ka tas ir kaut kāds risinājums tuvāko gadu laikā. Bet cilvēki pērk arī vērtības, zīmola vērtības. Ir, kas pērk vērtības, un ir, kas pērk vienalga funkciju pilda, cena laba, viss pārējais man ir pilnīgi vienalga. Šādi cilvēki nav maz. Es tev vienkārši braucu šeit, tieši domāju par to jautājumu, vai cilvēki pērk vērtības. Un, es atceros vienu konkrētu gadījumu pirms, negribu samalot, pirms dažiem gadiem, pusotru gadu, tur arī jau pēc 22. gada februāra. Latvenergo, elektrozīmola persona uztaisīja kampaņu, kas man šķita īstenībā varbūt pat nedaudz nepiedienīgi tādam valsts uzņēmumam, jo mēs tādu agresīvu mārketingu vairāk neasociējam tomēr ar privāto sektoru, nevis publisko sektoru, bet viņiem bija kampaņa par to, ka tavs dabasgāzes līgums pauž tavu nostāju, kas man patīk tā kampaņa, bet es tā interesanti no tāda valsts uzņēmuma redzēt to. Un es neilgu laiku pēc tam, ka tā kampaņa sākās, parunāju ar Latvenergo, cik es sapratu. Es ceru, ka tas mainījās pēc tam, jo man nav aktuālākās informācijas. Tagad es tikai nesen pirms stundas par to iedomājos, bet negāzi viņš nost klienti, kuri gribētu pāriet no Latvijas gāzes pie viņiem. Jā, tāpēc domāju, ka cilvēki, protams, viņu iespējas ir ierobežotas. Mēs esam ļoti, tomēr, kā lai saka, tas mūsu ienākuma līmenis lielai sabiedrības ir ļoti mazs, un līdz ar ko ja tā alternatīva ir tāda, ko tu īsti nevar atļauties, vai tas tev radikāli mazina komfortu, tur tiešām tev ir jābūt ārkārtīgi spēcīgam šim morālajam kompasam un vērtībām jābūt prioritātei. Ja? Bet lielā daļa sabiedrības ir svarīgs, kā lai saka, vienkārši, kad man ir produkts, man ir pakalpojums, ko es varu atļauties, un nezinu, Šlesteris vai Trāms, kas man sola divreiz visu vēl padarīt labāk. Ja? Tāda ir realitāte. Tā ir tā realitāte, diemžēl.